Var teikt jau, jā? Uz Stieni atnācu 1978. gadā, 38 gadu vecumā. Apmetos skolā, vecajā Stienes skolā dzīvoju. Un sāku kopt 24 grūsnes teles. No visām fermām salasītas. Nu, tad, kad viņas nāca slaucamas, viena pati es biju ar bērniem. Nu, tad bērni piepalīdzēja, kā saka, pie tām dzemdībām, ja nu vajadzēja kaut ko un tā. Un sāk pamazām slaukt, bērni gāja skolā, lādē. Un 3 gadi nodzīvoju tur pie tām, kā saka, kodam tās teles. Govs vēlāk. Dzinu ganos pati un pati visus pienus dzesēju un ganīju, kā saka, un tā. Un viss tas bija manā pārziņā. Nu, tad pēc 3 gadiem pārnācu uz Liepām dzīvot un sāku strādāt pie cūkām. Imšu fermā pie cūkām. Nu, bija sivenmātes un bija sivēni un lecināšanas un viss, kas bija un tā. Nu, skaitu es neatceros, diemžēl, cik bija, bet, nu, manuprāt, 24 sivenmātes bija. Un 2 kuiļi, un viens bija jaunais kuiļis, kā saka, nu, kad veco likvidēta jaunais vieta. Un tā es Liepās arī nodzīvoju 3 gadus. Un tad, kad saimniecība pārgāja, nu, kā saka, no, kā to varētu pateikt, kolhos tad jau es nebija, bet saimniecība bija. Nu, tad man, ka pārgāja uz tādu, es nezinu, apvienojas ar skulti vispār vairāk. Bet bija Paibiedrība, jā. Nu, un tad es sāku strādāt par zootehniķi, iecirkņu zootehniķi, jo es neklātienē beidzu Rīgā tehnikumu un sāku strādāt par zootehniķi. Un līdz privatizācijas sākumam, 91. gadam, es nostrādāju par zootehniķi. Tad mēs ar vīru privatizējām Imšu fermu. Tad jau vienā galā bija buļļi salikti, 60 buļļu bija, un vienā galā bija sivenmātes. Nu, un to mēs visu privatizējām. Arī zemi, 98 hektāri. Nu, un saimniecība deva līdzi traktoru. Protams, visvecāko, jo mēs jau arī bijām pirmie, kas privatizēja Stienē kaut ko. Nu, un tad jau nedāļāja neko, kā saka, pārāk labu projām, jo tad jau iznāk, ka pēdējām palikt pēdējās skrandas. Nu, mēs dabūjām vecu traktoru, bet, nu, viss jau bija labi. Nu, vēlāk, kad sāku nākt jau tās privatizācija plašāk un viss, tad atradās mantinieki visādi un viss katram savu zemestrēli. Nost no mūsu tā privatizētās zemes un mums palika beigās 19 hektāri. Un gabliņš meža 3,9 hektāri. Un mēs sākām saimniekot savā saimniecībā. Un tā līdz šim brīdim saimniekoju. Nu, vairāk es nekā nepateikt.